ir milzu tirgi, ja, kas to visu laiku pumpē. Es pieļauju, ka tad arī viņiem, respektīvi, iedomājies, ja tev no tā austrumu benzīna tāka, ja, ko mēs tur visu laiku, visus šitos gadus Eiropa pirka anormālākos daudzumus gāzi, naftu, tur vēl visādus tur jau, gatavos jau produktus. Ja mēs kaut vai no puses no tā tiekam vaļā, mums vairs nav jāpērk un nav jāpatērē. Mēs ar to pašu vēju, ar to pašu sauli, ar to pašu saražojam paši sev lokāli šeit. Kaut vai valsts līmenī, bet lokāli visu varam saražot. Katra valsts atsevišķi pieņemsim. Vai valstu kopums Eiropā pieņemsim kopā. Un tev vairs nav vajadzīgs. Visu, un tu viņam atņem reālu peso, pa ko tu karu pēc tam izvērst. Tu tagad runā tādā nozīmē mēs kā Latvija vai katra valsts? Nē, vispār kā civilizācija kopumā. Jo pasties tāpatās, kas notiek Ķīnā tagad, es neesmu bijis Ķīnā, bet es diezgan daudz par to interesēju, es diezgan daudz par to dzirdu, man visu laiku nāk ārā kaut kādu tur arī Facebook, bet šitie YouTube klipiņi.